plaukstiņas uz augšu, savienojam īkšķīt ar rādītāju pirkstu. Un šitos pirkstiņus arī kopā, bet tā viegli šitos nav, ne tā, ka mēs te turam, bet viegli, ja? Un noliekam uz ceļgaliem, uz augšu, skatiens. Lēnām varam asiņas ciet. Apzināmies, cik skaisti būt šeit un tagad. Šie mazie mirklīti ar sevīm. Tiešām iedomājamies sevi kā tādu asi vai kā tādu centru, caur kuru iet skaista kosmiska enerģija. Un tā skaistā kosmiskā enerģija. Mēs viņu ieelpojam, izelpojam. Un paņemam to, ko mums šodien vajag. Vai mums tas ir miers, vai prieks, vai kāda enerģija. Mazliet tā pašūpojamies no vienas puses uz otru. Un tad, kad izelpa, tad mēs tā to, ko vairāk varbūt negribās, vai kas jau šķiet liekas, izelpojam ārā. To samierināšanos. To, kad varbūt kādam šķiet, ka vasara tūlīt beigsies, izelpojam ārā. Vasara ir tikai tikko sākusies. Tavas attiecības ar vasaru var iesākties intensīvi tieši šobrīd. Ielpā, visu skaisto, mierīgo, foršo izelpojam tos nepadarītos darbus. Varbūt izkristalizējās, ka kāds no tiem darbiem vispār ir jāpalaiž vējā. Atkal skaisti ielpam. Izelpam ārā to, ko vairs negribās, nevajag. Tas, kas liekas. Un skatāmies, ko es vēlos. Vai es vēlos atstāt šo foršo tukšo vietu sevī. Un tukšs šoreiz ir visperfektākajā, ideālākajā, kādā vien var būt nozīmē. Jo tad kaut kas jauns, kaut kas neierasts, kāds pārsteigums var nākt. Pie manis. Es sev šodien atstāju tādu. Es gribu to vietu pārsteigumam, kaut kam tādam, ko es neesmu gaidījusi. Nevis tam pierastajam un tādam zināmajam, ko es saplānoju, ko es tur gribu un pēc kā eju un cenšos. Nē, paldies par patīkamu pārsteigumu šodien. Paldies, ka es varu to saņemt, pieņemt, novērtēt, priecāties par to. Un skaties, ko tev varbūt, ka tev gribās to piepildīt uzreiz to vietu ar mieru, ar prieku, ar pateicību. Tad piepildi. Ar katru ielpu iedomājies, kā tu vizualizēsi, ielpoji prieku, mieru. Ir vēl kas, ko jūti, no kā gribās atvadīties, tad tāds izelpojam ārā. Tad es jums pavisam praktisko iedošu. Uzrakstiet uz lapiņas to, ko jums vairāk negribās, to, ko jūs tā kā nolēmāt, kad varētu aizvadīt prom. Paņemat to lapiņu un sadedzinam. Meža ugunsgrēki tagad laikam, ja, bet var jau kaut kur sadedzināt. Uz balkonu meža nav. Paņemat uzrakstat. Tā vienkārši es atbrīvojos no... Un varam te pastīties, piemēram, par tiem pašiem nepadarītiem darbiem. Es atbrīvojos no vainas sajūtas par nepadarītiem darbiem. Tev darbiņu saraksts paliks, no vaina paies malā, un tu varēsi ar lielāku prieku skatīties tā kā, īstenībā šo es tagad var izdarīt, šo varbūt, kad nevajag darīt, un to rītdien tiešām būs labāka diena, lai to izdarītu. Ja?